Fortūnas rats taisnā pozīcijā. Ja fortūnas rats izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads būs piepildīts ar pārmaiņām un likteņu piedāvātām iespējām. Šis ir gads, kurā tev būs jāpielāgojas dzīves ritmam un jāatceras, ka viss notiek savā laikā un vietā. Attiecībās šī kārts norāda uz dinamiku un jauniem pavērsieniem. Ja esi attiecībās, iespējams piedzīvosi negaidītas, bet pozitīvas pārmaiņas, kas padarīs jūsu saikni vēl dziļāku. Tas varētu būt kaut kas tik svarīgs kā kopīga dzīve, ceļojums vai jauna pieredze, kas jūs satuvinās. Ja esi viena, šis ir lielisks gads, lai satiktu kādu īpašu cilvēku. Liktenis var sagādāt tikšanos, kas mainīs tavu skatījumu uz mīlestību. Atceries, dažreiz labākās lietas notiek, kad tu tās vismazāk gaidi. Darba un finanšu jomā fortūnas rats sola jaunas iespējas. Varbūt piedāvājumi vai projekti, kas ievērojami uzlabos tavu profesionālo situāciju. Tas gan nenozīmē, ka viss notiks bez piepūles, bet liktenis šogad būs tavā pusē. Finansiāli vari sagaidīt uzlabojumus, ja pratīs izmantot piedāvātās iespējas un sekot savai intuīcijai. Un tagad vissvarīgākais. Fortūnas rats atgādina, ka dzīve ir kā karuselis, reizēm tu esi augšā, reizēm lejā, bet jautrība ir tajā, kā tu izbaudi braucienu. Tāpēc šogad ļaujies pārmaiņām un uzticies, ka viss notiek tieši tā, kā tam jānotiek. Fortūnas rats apgrieztā pozīcijā. Ja fortūnas rats izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads varētu būt kā pārbaudījums tavai pacietībai. Tas liecina, ka notikumi var šķist haotiski vai neparedzami, bet galvenais būs tava spēja saglabāt līdzsvaru un nepadoties, kad viss neiet pēc plāna. Attiecībās šī kārts var norādīt uz nestabilitāti vai sajūtu, ka lietas virzās ne tā, kā gribētos. Ja esi attiecībās, iespējams piedzīvosi brīžus, kad jutīsies, ka jums trūkst saskaņas. Taču tas nenozīmē beigas. Tas ir laiks, kad jārunā un jāstrādā pie tā, lai atkal atrastu kopīgu virzienu. Ja esi viena, šī kārts aicina būt uzmanīgai un izvērtēt, vai cilvēki, kurus satiec, patiesi atbilst tavām vērtībām. Darbu un finanšu jomā apgrieztais fortūnas rats brīdina par kavēšanos vai šķēršļiem. Tas nenozīmē, ka progress nav iespējams, bet šis būs laiks, kad būs jāpārdomā, kā tu rīkojies un vai tavi plāni ir reāli. Finansiāli esi piesardzīga ar tēriņiem un neļaujies spontāniem lēmumiem. Iespējams būs jāizvairās no riskiem un jāfokusējas uz stabilitāti. Un atceries, apgrieztais fortūnas rats tev atgādina, ka dzīves rats turpina griezties, pat ja šobrīd šķiet, ka esi lejā. Kā saka, katrai naktī ir sava rīta zvaigzne, tāpēc elpot dziļi un saglabā ticību, ka lietas drīz mainīsies uz labo pusi.